No kurienes nāk visa okultā zinātne un zināšana, tas nāk tikai un vienīgi no dabas principiem. Ja kādreiz mēs tā skatāmies uz senajiem vēdiskajiem laikiem, kur viss bija skaisti, burvīgi un jauki, ja, mēs tikai spējam uztvert to, ko mēs šobrīd spējam uztvert par tiem laikiem, ja, lasot kaut kādu grāmatu. Bet tur ir liels slānis informācijas, kuru mēs nespējam pat aptvert, kā tas darbojās. Un to šodien daži mācās, apgūstot kaut kādas maģiskās disciplīnas. Maģija tas nav nekādi, tur, nezinu, pārdabisks kaut kas tam, tā ir dabas zināšana, procesu, apziņas procesu un struktūru pārzināšana un tā tālāk. Ja tu to spēj sakārtot, aptvert, tad tevi var uzskatīt par kaut kādu pārdabisku cilvēku, ka tu spēj kaut ko ietekmēt. Bet tu nevis esi pārdabisks, bet tu vienkārši esi dabiskāks nekā tie pārējie, kas to neapjēdz, kas notiek. Ja, par to tas viss arī ir, ja, un arī te vakardien runājos ar vienu cilvēku arī par tām tradīcijām, tur visu tādu pagānismu, ķeltu kultūras, tur druīdi, vēl viss kaut kas, ja, no kurienes tas radās. Tās ir pārpalikumi no senās vēdiskās kultūras, ka tika tā iznīcināta tur ar kariem un tā tālāk, par ko tur raksta visādās Mahabharātās un tur ar slāviem, kad ir Atlantīdas civilizācijas iznīcināšanas, vēl viss pārējais, ja. Pēc tiem visiem procesiem palika pārpalikumi kaut kādi no tām senajām zināšanām, un tie tad arī izveidoja tās tradīcijas un kultūras, ko mēs tur zinām, kā ķelti, skandināvi, tur, nezinu, vikingi, vēl kaut kādi tur slāvu, tur vēdiskā tradīcija un tādā garā, ja. Jo kādreiz te viss bija vienota zināšana. Un pēc tam jau līdz mūsdienām atnākot to tradīciju zināšanas, to jau tagad uzskata par kādu okultismu maģiju jau, ja, jo mūsdienās ar to neviens nenodarbojas, to nesaprot, kā tas viss darbojās, ja. Tas ir tā pazīme, cik mēs tālu esam aizgājuši prom no dabas procesiem, ja mēs nesaprotam dabā ieliktas procesus un funkcijas, līdz ar to mēs nesaprotam, ko mēs šeit darām, kāda mūsu funkcija šeit ir ielikt. Un līdz tam mēs varam nonākt tikai saprotot, jo pilnākā mērā mēs uztversim visu, kas notiek apkārt, dabīgos procesus, ja? Jo mēs, būsim viedāki, sapratīsim, ko mēs darām, kā veidot attiecības, kā dzīvot, kā tur rūpēties par bērniem un vispārējo.